Labs rīts, Latvija. Sveiciens no Albuquerque, New Mexico štatā. Mēs tikko pabeidzām pasākumu šeit. 3 dienas bija konference First Steps to Success, kur mēs kādreiz vadājām apkārt pa visu pasauli ar Deniju Džonsonu. Tagad viņi ir pelnīti atpūtā, un tagad ir citi cilvēki, kas vada tālāk šo organizāciju, un tad es arī speciāli atlidoju, lai gan atbalstīt, gan arī piedalītos tajā konferencē. Viena no tādām, protams, no tiem gadiem, kad mēs to visu darījām, mēs kaut kā 10. 11. gadā sākām braukāt uz tiem pasākumiem, pēc tam pārējos, ka mēs kaut kādā 15. 16. gada mums ļoti daudz lietas iet jau, ko darīt par visu pasauli, ļoti daudzās vietās pasaulē. Un loģiski mēs ļoti arī sadraudzējāmies un arī bijām, izveidojās attiecības ar daudziem no šiem te vadītājiem, kas arī šī konkrētajā organizācijā. Un šī reizē tāda interesanta lieta bija, kā man šogad, gan man, gan Gunitai, manai sieviņai, viņa mums paliek 50 gadi. Un mums ir viens liels pasākums paredzēts 9. augusts, 8., 9., 10. augusts, kur būs gan mazās sarunas par pieredzi, gan arī liela balle. Bet, protams, mūsu ASV un Kanādas draugi, reti kurš var izrauties un speciāli dēļ tā arī atlidot pie mums uz Latviju. Un tāpēc mēs skatāmies uz to, kā mēs varam aizlidot pie viņiem un tad apvienot kaut kādus štatus. Un šī vienkārši vienkārši notika vairākas sarunas par to, bet tad jums jābrauc arī pie mums, un tad jums jābrauc pie mums. Un beigās sanāk to, ka mums Latvijā mēs svinēsim 3 reizes, jo ir tas lielais pasākums ir mums pa vidu. Mūsu abu dzimšanas dienai, Gunitē ir jūnijā, man ir septembrī. Mēs svinēsim visu kopā augustā. Bet, un Amerikā izskatās, ka būs 2 vietas, un tad iespējams Kanādā vēl 2 vietas. Un tas, viss, ko es gribēju pateikt, ir, ka, protams, tas ir dārgi, tas ir laiks, tas ir finanses, tas ir, bet kas ir interesants, un, ja tā, lielākajā daļā man jau tur nav nekas baigi daudz pašam jāpiedalās, jo tie cilvēki, draugi, viņi uzņem pie sevis, un draugi jau par daudz ko parūpējās, bet viena no lietām, ko es redzēju, kas ir svarīga, ir veidot plānus ap cilvēkiem. Tagad jau ir aprīlis, tur tās būs mājas. Un skatoties šīs vasaras plānus un laiku, kad būs gan atvaļinājumi, gan kaut kādas lietas, es vienkārši vēlreiz gribu iedrošināt veidot plānus ap cilvēkiem. Ap tiem, kas tev ir bijuši nozīmīgi, tie cilvēki mums speciāli, mums viens svinības mums būs Teksasā, tāda sanākšana kopā viens vakars Teksasā, un otrs būs Atlantā. Un tas viss ir tikai vienīgi ap cilvēkiem. Draugiem, ar kuriem mēs esam pavadījuši biznesa frontes līnijās kaut kādus gadus kopā, un joprojām uzturam labas attiecības, un mums ir daudz, kas norezinējis. Un mēs appusēji turpinam izvēlēties uzturēt tās attiecības, jo no abām pusēm. Viņi uzņem, mēs braucam ciemos, vai citreiz arī bijis tā, ka viņi brauc ciemos pie mums, mēs uzņemam, un tā ir izvēle abās pusēs. Jo mēs varējām darīt kaut ko citu. Mums ir, pirms man gonīt, mums šī grīdī biznesi, mūsu vadošais, kas ir galvenais biznesiešu angļu valodas skolu, viņš ļoti labi attīstās uz priekšu, un tur ir daudz ko darīt. Un mēs varētu daudz ko citu izvēlēties šī te gadā. Bet tāpat laikā, būsim godīgi, 50 gadi nav katru gadu, un tāpēc ir labi tajā brīdī, kad tev ir kaut kāds īpašs mirklis, skatīties un meklēt tos veidus, kā savus plānus veidot ap cilvēkiem. Kad viņus var satikt, un kad viņus var satikt kvalitatīvi, un kad tas ir uz, šī vīkendā lielākie strīdi mūsu starpā bija par to, ko tas nozīmē, ka jūs brauksiet tikai uz 5 dienām.
jā, piemēram, Atlantā. Kas tas tāds ir gājieni? Nu, es saku, bet man jau ir Kanādā 2 vietas, un Teksasā, un vismaz 3 dienas būs jābūt 3-4, un es nevarēšu vairāk. Nu, zin kā, tāpatās, jo tas sanāks vairākas nedēļas prom no visu, un paralēli vēl, zin kā, visādi darbi jāpaspēj un jādara, jāturpina darīt. Un tas ir, no vienas puses tas ir ļoti patīkami, kad, piemēram, tu ir cilvēki apkārt, kuri, kad tu pasaki to, ka tu būsi ciemos, bet viņiem, ko nozīmē tikai uz 5 dienām, jā? Kas tas tāds tagad būs? Jā, mums vajag vairāk, mums vajag vismaz 2 nedēļas nogalas. un tas ir forši. Un ja no vienas puses, tas ir atkal nopelnīts. Protams, tas dzīvē ir, kā vienai apusēji. Man tādā ziņā ir paveicies ar to, ka man ir labi draugi, kas grib ar mums pavadīt laiku kopā. Bet tāpat laikā Salmans Bībelē ir tāda grāmata Salmana pamācības. Un Salmans, viņš saka to, ka gribi draugus, esi draudzīgs. Tieši tā ir rakstīts, var pameklēt. Gribi draugus, esi draudzīgs. Un tā ir tāda svarīga iezīme, kas ir, no vienas puses es zinu to, ka mēs esam arī to nopelnījuši. Mēs esam pie tā strādājuši. Tas nav tā vienkārši paveicās. Mēs esam pie tā strādājuši. Un mēs esam bijuši viens no tādiem instrumentiem, man ir viesmīlība. Mēs esam pie tā strādājuši, un tas nav bijis ērti, tas nav bijis izdevīgi, tas nav bijis lēti, bet mēs esam pie tā strādājuši, un mēs esam, un piemēram, šādās te reizēs, kad cilvēki savā starpā cīnās par to, ka kā tu pavadīsi vairākas dienas, ja nekā tikai 1 vai 2, tas ir nopelnīts. Pie tā ir strādāts. Un mēs turpinam pie tā strādāt. Mēs turpinam izvēlēties cilvēku. Ja, piemēram, tās 2-3 nedēļas, ja ko mums paprasīs tas brauciens, viņš jau nebūs plezīrs, ja tā godīgi sakot. Viņš būs tāds, kur tu aizbrauc, viņš vakaros ir noteikti sarunas un kaut kāds ēšanas, un pa dienu atkal pašiem savu darbu jāpadara ir, vai ne? Un mēs būtu daudz vienkāršāk un daudz labāk. Mēs noteikti būtu atpūtušies, nezinu, nopērk biļeti tajā patā laikā, tas būtu pirms kāds oktobris. Tā izskatās šī brīdī. Un mēs, nezinu, aizbrauc, kas oktobrī forši. Itālijā vēl, Sicīlijā vēl ir silts, riktīgi, jā, Spānijas dienvidos arī vēl ir, jo ne, Gran Kanārijās, un uz 2 nedēļām aizbrauc Gran Kanārijā. Lētāk pat sanāk. Daudz lētāk. Bet nenozīmīgāk. Un tā ir tā lieta. Kad veidojat savus plānus, bet tas ir tagad uz šito nedēļu, vai piemēram tagad būs garās brīvdienas un māja, tās neatkarības suverenitātes dienas, vai atkal, ka būs vasaras brīvlaika, vai veidot savus plānus ar cilvēkiem. Tas ir tā vērts. Tas tiešām ir tā vērts. Nu ko? Rītā man lidojums uz Losandželos. Rītā prātrītos un vakarā būs no Losandželos. Nu ko? Lai jaudīgs pirmdienas rīts un ejam darbojamies.